Pēc 3 miljoniem mēs uzliksim pieminekli Gārtenam. Turēsim pie vārda, jā. Kas ir tas, ar ko jūs esat labāk par pārējiem? Mums ir ļoti liels sortiments. Ar graudzālēm, ūdensaugiem, ziemcietēm. Es esmu graudzāļu fans, un es vienmēr saku, brauciet uz Blīdienu, jo šeit ir ļoti daudz liels sortiments. Jā. Šeit jūs redzat tikai, varētu teikt, vienu daļu. Es pat teiktu, 1/10 daļu no tā, kas mums īstenībā ir. Visi lauki vēl ir pilni, un lielā graudzāļu bums tiks sāksies augusta beigās, septembrī. Mēs arī pārdodam augļu kokus, ogulājus. Šeit ir ļoti liela izvēle melenēm. Mēs audzējam ne tikai mazos stādus, mēs audzējam, lielos stādus. Krūmelenē vai kādu augsni? Skābu. Lūk. Obligāti skābu. Ir divas, kā es vienmēr saku, dārza ierīkošanas metodas. Viens, mēs paņemam speciālistu, arhitektu, dizaineru, viņš to sazīmē, mēs braucam pie jums, un tad tur kaut kas nav, kaut kas ir, mainam, būvējam. Otra versija, mēs tagad ejam, gribu krūmu, man patīk. Jā, ar acīm. Ar acīm. Tātad mēs ņemam šito, ņemam to, man patīk rododendra, man patīk graudzāles, man patīk tojas, man tam līdzīgi, un tad, bet tam speciālistam jābūt līdzi, un tad faktiski tā projektēšana notiek jau ar augu izvēlu, un tad brauc uz objektu, un tad mēģina atrast viņiem vietu, kaut ko papildināt, mainīt. Tā kā, lūk, tā ir vēl viena metode. Ir jābrauc nevienreiz vien. Tāpēc, kad, ja grib redzēt graudzāles, atbraukšu maijā, es viņas neredzēšu. Atbraukšu augustā, es atkal neredzēšu, kā zied rododendri. Tāpēc bieži vien tāds dārza ierīkošanas process ir ļoti ilgstošs. Ir jābrauc vai dabā jāsako, un kaut ko dzētā, vai tas, ka te ir sakoncentrēti. Var arī redzēt bieži vien lielāku stādījumu, kā viņi izskatās. Tā kā izmantojiet to. Koku rindas ļoti skaisti sakārtotas, saliktas, kas mums arī ir ļoti svarīgi klientiem. Ļoti daudz grib tieši dištāts. Protams. Grib jau vērtību, grib jau iestādīt lielus kokus, un pie mums šī iespēja ir. Ja dārza ierīko no nulles, tad kaut ko vajag lielu, ja tiešām nav liela. Un tad kaut vai pietiek arī ar 1-2 stādiem, kas iedod jau to pirmo vai to otro stāvu. Ja? Krāsu var dabūt ne tikai ar ziedu, bet arī ar lapu. Te ir tas, ka mēs tad dažādi izvēlamies, kad iedod to krāsainību. Vienā laikā sākām darboties apzaļumošanā. Mēs citu sākām kopā. Mēs bijām partneri. 90. gados un sapratu, ka nevar nevienu dārzu pabeigt, jo nav stādu. Latvijā nav stādu. Mēs cenšamies kā stādaudzētavu nodrošināt. Ļoti saprotu tos dārznieks, kam jānodod objekts, kam jāstāda, un tie stādi nav. Tas ir pierādījies, ka ar šo kungu mums tas izdodās. Ja? Paldies visai komandai Blīdens un arī Gārtena komandai. Gārtens mums ir tāds varens klients. Sadarbojamies jau, es teiktu, daudzus gadus, 11 gadu. Un es tā vienreiz te jau kādu laiciņu apakaļ skatījos, kad viņš viens no klientiem, kas mums ir kopā paņēmis jau vairāk kā par 1 miljonu eiro stādus. Pēc 3 miljoniem mēs uzliksim pieminekli Gārtenam. Turēsim pie vārda, jā. Klients arī jautā. Gribu vienu vietu, kur es varētu braukt nopirkt visu, vai pie tevis var to izdarīt. Es saku, ka var. Tādas vietas nav nekur pasaulē. Nav? Nē. Es domāju, ka Blīdienē ir. Nē, tu mani sašāvi. Tādas vietas nav, jo, kā es minēju, katrai šķirnē vēl ir 10 vai 11 izmēri. Kas šitas paparāti izstāsta? Kas tas tāds ir? Tādu racējs profesionāls, jā, mums ir Holmach firmas, jā, Eiropā viens no labākajiem. Tas ir ļoti svarīgi rokot sevišķi tūjas. Viņš tādu vibrāciju atgriež, lai nenobirdinātu kamolu, lai sakne saglabātos kompakta un netraumēta. Es gribu redzēt. Jā, aizbrauksim. Kāds izskatās, laižam. Čaplūts, tas nezāls. Tūju var dziļāk stādīt nekā viņa augus? Var dziļāk. Jā, tātad tūju var, bet lielie citi augi krūmus var, bet ne viss tur ir izņēmumi. Tādam iekšā ar visu džutu. Tā džuta sadalīsies mitrā vidē, siltā būs pāris mēneši, tur vairs tikai, kā saka, viņš viss iziet saknīt cauri un vispār nekas nepaliek, viņš tāds bioloģisks materiāls no. 2 plusi ātri un kvalitatīvi, jā, un arī ieaugšanās. Jā, un galvenais, nākamais tālāk būs jūsu ziņā, transportējot sakņu kamoliem, ne tikai tūjām, bet visiem kokiem, visiem, ko jūs saskarsties, ir jāpietās, kā es saku, kā ar jēlām olām. Tas ir ļoti svarīgi. Vienkārši akurāti jānoliek, akurāti jāceļ. Tiklīdz saknītes tiek atsists no tā kamola, atbirst no zemes,
vai norāt Vai to zemi vienkārši viņš notraumējās tā no tādiem iejaukšanās būs sitieniem. daudz grūtāk un varbūt vispār problemātiski. Ja tūjas pērkat Latvijā jau vairākām audzētājiem ir šīs rakšanas mašīnas, tad vienmēr pajautājiet, vai tūja vai koks ir rakts ar mašīnu un tas kamols ir tāds netraumēts vai Viņš ar arī, rokām raktais es tev pateikšu arī vēl vienu lietu, kā profesionāls stādītājs. Man ir ātrāk, vieglāk iestādīt šīs raktās tūjas. Kāpēc? Viņš ir apmēram visur vienāds. Ja tā trančē tev ir vienāda, tu ieliec nedaudz pieregulē, bet tad, kad ar rokām, tad tur ir katru individuāli vērt apakšā. Atkal tas ir laiks, un laiks, kas ir nauda.